Paturpināsim iPhone un Samsung cīņu, Android pret iOS. Un tāpat kā bija komentāros rakstīts, tie, kur lieto iPhone, tie braukā ar BMW, tie, kur lieto Androidus vai Samsungs, tie braukā ar Audi. Paskatīsimies, kā tās mantas saglabā savējo vērtību, kad jau ir lietotas vai jau kaut kā pagājuši 2 gadi. Šoreiz mēs salīdzinājām Audi A6 ar BMW 5. sērijas, tas ir E39 un A6 kaut kāds bija 2002. gada kaut kā tāda. 3. gada mašīnas. Jā, un salīdzināsim Samsung S22, kas tur bija Ultra, iPhone 14. Un iPhone 14, kas ir identisks mašīnas un identiski tāda telefona tā laika gājuma. Tātad, jā, stāsti tu tā. Tātad mums ir Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, piedāvājumā jauns 780 un lietots 510. Un pēc tam 400 tā kaut kur pie tā cenas stāv. Tad uzliekam iPhone. Galaxijas. iPhones jauns 14 Pro Max 1.1, jauns 1.2, lietots 900, 800, 800, 700, 700, 800. Jā, Tātad jau iPhones ir vinnējis to, kad viņš saglabās savu vērtību ilgāk nekā Samsungs vai Androids. Jebkurš Androids ar tāpat krīt cenā ļoti ātri. Tātad salīdzināsim tagad Audi ar BMW. 2003. gads no Vācijas, viss, teiksim, rekur. 1.9 dīzel un tā ir virsotnīte. Jā, 3.200, pēc tam 2.800, 2.700, 2.700, no tā kaut kur aiziet. Un ņemam Behečku uzreiz. 5.800, 5, 5, 4, 3.5, 3.5, 3. No, BMW daudz vairāk virs 3000 augšā. Jā, kuriem sākās no 6 un pēc tam aiziet tālāk. Tātad secinājums. iPhone saglabā ilgāk savu vērtību, BMW saglabā ilgāk savu vērtību, un noteikti būs vieglāk pārdot BMW, un noteikti vieglāk būs pārdot iPhone. Tā kā turpinam cīņu chatiņā, čau, un iPhones ir labāks nekā Androids vai Samsungs vai Honor vai Huawei, visi tie pārējie, kas tur ar vienu operētāju sistēmu manipulē, tikai uzrakstīšu cits. Čau.